Čau! Klausies, es te ņemos slapi muguru. Nu, kā tu domā, kas ir šitais? Oi, tas ir mīkla. Tas ir mīkla, man kaut kāda muša iekoda. Un es vakar skatījos ilgi un dikti filmas, kā taisīt hinkaļi. No paša sākuma es tev neparādīju. O, šitais ir jau kāds 20 minūtes, es viņu stampāju. Un to mīklu vajag tādu baigi cieto, sausu. Tur bija 500 grami milti un 250 grami ūdens. Man gan te nekādi baigi metromēri nav mājās. Bet tā, puspaka milti, 500 grami un 250 grami ūdens un viena karota sāla. Un viņu šitā vajag locīt un stampāt. Ilgi. Ilgi tas ir viss. Un šitā te vajag darboties minūtes, 15 vismaz. Un ja ilgāk darbojas, jau var just pilnīgi, ka te mīklē paliek labāk. O, šitā viņa stampā. Loka, man tiešām slapi mugara. Atkal pēc grūzīnu pavāra receptēm. Tāpēc viņš teica, ka hinkaļu taisīšana tā ir vīriešu darbs. Un tagad viņš sastampās un samīcīs. Un tā viņa jāliek ledusskapī uz pusstundu. Saldētamā nē, bet vienkārši ledusskapī. Un es tev parādīšu, kas tur iekšā būs. Tur iekšā būs, protams, gaļa. To gaļu, protams, uzreiz var pateikt, ir sarežģīti. To gaļu es nopirku tirgu. Lielopu malto gaļu un cūgaļu malto, bet viss tik tālu būtu labi, bet viņu nevajag maltu, viņu vajag nopirkt kaut kādu gabalu un sakapāt. Sakapāt, tas ir sakapāt, un tas ir sakapāt. Bet, pirmā reizē mēģināsim malto. Es jau tā esmu nosvītis, jau visu šito mīklu. Tālāk. Tā ir 350 grāma apmēram maltā gaļa. Viena tāda diezgan normāla izmēra sīpoli sakapāšu smalki. Normāls kapājumais, ne? Un arī sīpoli sasmalcināti. Un reku nopirku arī kintu bunti. Visu bunti ne, bet kādu pusbunti tūlīt arī tiks sasmalcināti. Labi smalcināts. Kinza. Tālāk viss kā parasti. Sāli. Un tā vajag šitos vēl. Ķīplauku pīpāri, smelni pīpāri un hmelis un eli. Un redz, ko izrādās, ka vēl vajag 200 gramu ūdeni. Kad tu ēdīsi kaut kur aizstāvē hinkaļus, tā visi ēd un priecājās, ka redz kāda smuka sulīga, bet to sulīgumu arī ūdens iedod, redz. To ūdeni nevajag liekādāt. Laikam vajadzēja visu lielākā bļodā, pārliksim. Nevarēs samaisīt tā. Ūdeni nevajag liet klāt, droši 200 gramu. Gaļa bija 350-400 gramu kaut kā tā. Protams, jāmaisa. Samaisīšu tā. Parādīšu, kas tur sanāk. Redz, sanāk tāda bišķiņa zaļa maltā gaļa. Es te maisu un domāju. Tik tālu visi baigi feini. Bet kas tagad būs, ja no tā mīkla? Negribēs klausīt un rullēties un lipināties un veidot to hinkaļu formu. Un ja viņa vēl, kā viņa jutīsies, kad viņa vārīsies, var sanākt baigi. Bet var sanākt arī ļoti labi. Un ko tad darīs ar šito gaļu? Te jācep pīrāgi. Dīvaini pielēja 200 gramu ūdens, bet redzi, nemaz nav tik šķidrs. Kad pusstundu vai vairāk viņš pastāvēja ledusskapī. Tālāk redz, ko darīs. Šitā viņa pārgriež.
Izskatās labi. Redz, kāda viņa izskatās, tā kā siers. Grūzītes taisīja viņam līdzīgi bija. Izskatās pēc siera. Jā, re, kur gaļa. Gaļa tā diezgan šķidra. Bet tā jābūt. Nu. Vai jā, nu šī tāda karoti. Otrais. Vai. Bišķi smieklīgs atkal joprojām. Klausies, baigais uztraukums. Vārās ūdens, tas viss ir elementāri. Un šitādi sanāca, nu kaut kas līdzīgs jau ir. Bet lielākā problēma ir, ka tā mīkla ir maz. Gaļa ir vairāk kā pusbļodā. Mīklas ir maz, nu nekas, nu. Liekas, gaļa leduskapī taisīs varbūt rītā. Nu, tagad jau pagaidīs uzvārīsies ūdens tā. Liks viņus vārīties. It kā jau turās ciet, vai viņi turēsies, vai juks ārā, es nemāku pateikt. Un tagad iespējams kaut kāds interesantākais. Ūdens vārās, un viņus jāliek iekšā. Vēl tur daudzās, visur saka, ka viņi jāliek ar šito uz leju. Ar šito uz leju. Un bail, ka viņš tūlīt man izjuks un izšķīdīs. Un vajagot viņus maisīt, lai viņi nepielīp pie katla dibena un savā starpā, lai nesalīp. Vai Dievs. Kā tie pavāri viņus taisa, es nezinu. Ieliku vēl 5. Nu jā, viņus vajagot kustināt, lai viņi nesalīp savā starpā. Varbūt, ka būs labi, ka vēl gaļa pa virsu nepeld vēl. Varbūt, ka būs labi. Baļ jau viņus kustināt, bet vajag kustināt, lai viņi nepielīpot. Vai jāapskatās, cik pulkstens. 10 minūtes apmēram vajag vārīt. Nu, redz, viņi diezgan smuki peldās. Viens apgriezies otrādi. Bail viņus aiztik pilnīgi, bet nu jau minūti pagājusi, viņi nav izšķīduši vēl. Nu jau ir kāds gandrīz 10 minūtes. Vārās. Vienīgais, ko es acīm redzam, viņi ir uzpāmpa lielāki. Viņi palika, man liekas, vēl nesmukāki. Ja es aizietu uz kādu restorānu un teiktu, ka es māku vārīt hinkaļus, man no darba atlaist 1. stundā uzreiz. Nekas, paga. Visādas smieklīgas domas nāk galvā. Tikko maisīt, domāju, jāpagaršo pēc kāds ūdens garšo. Zini, es tev teikšu, ka viņš garšo pēc ūdens. Tā kā tur nekas ārā netek. Viņš negaršo pēc kaut kāda maltas gaļas buļļona. Garšo pēc ūdens. Pirmais ir izvārījies. Iespējams, es nezinu. Pirmais ir ārā no katla. 16 minūtes vārījās. Nu, tie, lai vēl papeldās. Šitais, lai kādu minūti atdziest, mēģināšu iekost. Kas tur ir? Nu, izņēma visus tomēr. Nu, klausies, izskatās, ka es te palielinājumā filmē, bet tas nav palielinājumā. Viņi diemžēl šitā uzpampa. Nu, skaidrs viens, ka jātaisa tā mīkla ir plānāka laikam tā. Plānāka, mazāka, es nezinu kā, bet pagaršos tev redzēs. Galvenais, ka viņi neatvērās vaļā un nešķīd. Nu, izskatās jau, protams, smieklīgi, nu, ko es varu darīt. Nu, kā ir tā ainā. Nu, redz, kāda viņa te beigās izskatās. Uzbēr piparus. Izskatās smieklīgi, jā. Bet, nu, ko man te slēpt un ko man te... Skaidrāks pa skaidru tā mīklai pa biezu. Viņu vajag rulēt daudz plānāk. Mīklai pa biezu. Iekšā viss labi. Gaļa garšīgi, gaļa izvārījās. Visas kindzas, visi pipari, viss baigi labi. Un sulīgi, un šķidrums tek pa visām malām, kā ēda. Bet mīkla krietni pabiezu. Bet man vēl gaļa palika daudz, nu, nāksies
Nāksies rītā rulēt atkal.